Dāmas un kungi, cietuma seriāls Dzīvē žoga. Visas sērijas ir nopublicētas GO3 platformā. Un mēs paralēli tam uztaisām, nezinu, kāpēc šo sauc par podkāstu. Tas noteikti, nezinu, man patīk vārds vienkārši intervija, jeb saruna. Nesauksim šo par podkāstu, vienkārši dzīvu sarunu ar mūsu seriāla varoņiem, kas piedalījās, kas stāstīja savu pieredzi, bet, protams, tur laika limita dēļ daudz lietu palika ārpus kadra, vai ne, Helvī? Tieši tā, jā. Tāpēc šodien esmu uzaicinājuši Helviju. Ar tevi mēs arī nobeigsim šīs sarunas. Un kopā ar mums Elmārs arī viss šīs... Un Sandijs. Un Sandijs, jā. Šos... Sandijs ir galvenais ģenerators. Kāds ģenerators? Galvu un tas ir režisors. Visi galvenie ģeneratori. Helvī, kādas tavas pārdomas, jeb, noskatoties? Pēc visa kopā? Pēc visa, jā. Pēc filmas noskatīšanās. Jā, pēc 6 sērijām, pēc raidījuma noskatīšanās. Pēc pirmās bija šokēts. Tik daudz tādi kadri bija, jā, par kuriem es dzirdēju visu laiku, kaut kur ieslodzījuma vietās, atrados ar cilvēkiem, kas izgājuši tās kāpurus un tās leģendas, tas jau laikam tas leģendārais kaut kāds laika periods, jā, un ieraudzīt to visu, kā tas notika. Atmiņās atsaukt, jā. Tas bija interesanti, jā. Elmārs jau to safilmē. Tālāk? Bet vispār kopumā, jā, tur bija. Priekš manīm tas bija ļoti interesanti atgriezties. Tādā Brasas cietumā, kur mēs bijām kopā pareizi. Jā, kuris bija 26 gadus atpakaļ. Jā, es nekad nedomāju, ka vispār varētu tur atgriezties. Jā. Viņš ciet jau tas. Bet pēc tam, kad izgāju, jau domāju, ka varēju tur aiziet, varēju to pastāstīt, varēju to, bet tad, kad tu esi tādā momentā, ka pa viss aiziet no... Bet tagad moments būs. Tagad ir iespēja. Tagad ir iespēja, jā, atcerēties to, kas... Bet kas palika, ko tu... Bet es jau tur daudz ko arī pateicu, kas tur bija. Tas, kas tur sita to zobus ārā. Tas bija traki. Tas bija, jā, dēļ kaisakiem. Viņš, tas nebija pastāstīts arī sērijā, ka tas notika tāpēc, ka viņš bija tur mēģinājis izlomīties no kameras. Tas bija pats sliktākais, ko varēja izdarīt. Jā. Ko nozīmē izlomīties? Izlomīties vienkārši aiziet. Aiziet prom, aiziet uz pastaigu. Aizmukt prom, jā. Uz pastaigu aiziet un atgriezties atpakaļ un pakaļ šitam te, matracim, pakaļ mantām, viņam ievad policija. Un pēc tam tā policija taisa to ciet tās durvis. Viņi tagad aizliet, risiniet paši tos jautājumus. Mums nav vajadzīgs tas čepē. Tad jau bija savādāk tie apsargi. Viņi paši varēja atraut tev koridorā. Pat, nekādas resocializācijas nebija tev. Resocializācija bija pati dzīve, jā. Jā, kaut ko ne tā pateici, un tad pie viņiem tur glābiņu labāk nemeklēt. Jā, un viņš uz savu galvu gribēja tā atrisināt to problēmu, bet viņu iemet atpakaļ un vēl lielāks problēmas. Par ko viņam nācās pašam izsist savu visu zobus, jā. Tā. Kurā brīdī nomainījās, tu teici, ka jau tad kaut kādā brīdī palika civilizētāk, ja, kad 90. gadi viss tas atkāpās, varbūt tas latviski vārds bezspridzēls, jeb kā tu nosauc? Es domāju, pēc 2010. gada varbūt kaut kā. Jo, kad mēs iestājāmies jau Eiropas Savienībā, ja, tad jau pēc tam. Es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā savstarpēji saistīts. Par to Eiropas Savienību. Vispār kaut kā tie padomi veterāni kaut kā tas viss aizgāja uz citu pusi, uz naudas pusi, man liekas. Okay. Tas, kas normāli, kā bija tur vienā sērijā, tas, kuram nauda ir, viņš tur var atpirkties un normāli sēdēt, ka viņam nauda ir. Tā principā, pārsvarā tā varēja. Komer, kamercē, un tur tas viss tā arī aizgāja. Tagad jau arī par tām lietošanām, kas tur pārdod, viņš normāli var justies. Tur 80% ar narkotikām saistīts cilvēku sešu cietumos. 80, ne, bet liela daļa. Laikam vislielākā bija pēc tā statistikas laupīšanas zādzības, tādas kaut kādas, kas tad otrā vietā bija narkotikas. Un tad bija tālāk... Seksuālās kaut kādas. Seksuālajā noziegumi, te bija pieauguši. Ekonomiskie, ekonomiskie tas ir, jā, ekonomiskās, kas ir jau kaut kāds makinācijas un kaut kas. Jā,
Tev ir nauda ir. Un tad dzērāja šoferi uz beigām bija, jo viņas laika rotē, tur mazdies. Bet tu izstāsti par tām sērijām, tad atsauksmes no sabiedrības, ko Jā, tev ko ir pārējie teikuši. Nu, jā. Man ir tā daudz, nevis daudz, bet daži ir uzrakstījuši un pateikuši, jā, tas bija baigi forši malas, ka tu uzņēmies pateikt to, ka tā ir bijis. Jā, tur, no tiem kādiem draudziņiem, ar kuriem esmu kopā sēdējis, arī tur ir uzrakstījuši. Man prieks bija, ka viņi vispār dzīvi ir. Jā, bet normāls atsauksmes, jā. Vajag par to runāt, rādīt, un tīpaši par to lietošanu, ka dēļ mūsu tās lietošanas, vajag dekriminalizēt to, man liekas. Mūs soda par to lietošanu. Man pašam 3 sodāmības tikai par to lietošanu. 4 mēnešus man iedeva. Tāpēc arī viņi periodizirovku aiziet. Uz pārdosiešanu. Jā, bet tur tāda baisas skati, bet vajag par to runāt. Un man par to vairāk pateica, ka malas kaut tādi nepazīstami cilvēki tur uzraksta, jā, kaut kā. Diezgan patīkami, ka kāds redz, jā, un kādam tas interesē, jā. Bet cietumā, kad tu biji narkotikas, bija problēma vai temats aktuāls? Skatoties, kurā laikā, jā. Un kurā vietā? Kurā vietā, jā. Kad man bija 8 gadu termiņš, es sēdēju Jelgavas cietumā tur, un līdz 27 gadiem tur pirmos 4 gadus es pilnībā dūros, jo man bija 8 gadu termiņš un ko man tur darīja? Es sportoju, kamēr gaida narkotika, pēc tam lietoju, pēc tam atkal sportoju. Karoši, tas... Bet uz ko tu sēdēji? Uz kādām narkotikām? Vispār mans īpašais narkotika heroīns. Jā, bet tā visu, gan cietumā viss iet. Visu, ko var iedzīt caur kišārņiem, kur kaut ko ielīmē. Jā, man iepatikās, ka tur vienā no sērijām tas oriģināls Arni, jā, viņi tur stāstīja, ka pat, tas bija tik reāli, tiešām tā ir, ka pat mātes un visus tur, visās vietās, kur var tikai... Daugavpils, man liekas, Grības cietumā, tur pat bija gadījums, kad sieviete bija savā ģimenē slēpus mēģinājis ienest. Tā ir ikdiena. Tā parasti. Tā ir ikdiena. Jā, bet izstāst, bet tu, cik es saprotu, tagad nelieto, jā? Jā, es nelietoju 15 dienas, 10 mēnešus un 3 gadus. Jā. Tas no otras dienas. Tas ir anonīmie narkomāni. Par to es nevaru runāt. Jā. Ne jau runāt, es vienkārši. Tā viņi visi stāsta. Es pats arī tur gājis, bet ne jau narkotikām, es ar alkoholu. Bet, saprotu, bet no heroīna baigi grūti tikt vaļā. Tas ir baigi smagais. Viņš tā tev paņem iekšā. Kā tu tik vaļā no tā visi? Ar augstākā spēka palīdzību. Katru dienu tikai šodien. Protams, mainīt, tas ir vesels komplekss ar visu kaut kādīgiem. Tas nevar būt tikai viens. Par tevī, kā tev liekas, kas tev palīdzēja? Kas tev tu visu laiku lieto, kas tev pa daudz? Tas ir baigi grūti. Tas ir kaut kāds vienkārši pieņems lēmums, ka visas vairāk tā nevaru, un tad tu meklē palīdzību. Vienkārši, un tad tu uzdrošinies lūgt palīdzību. Vienkārši, es vairāk tā nevaru. Nonāc līdz tam momentam, un tad izrādās, ka tur var vajag uzticēties tam, ka kaut kādā veidā meklēt tos cilvēkus, mainīt to iepriekšējo to loku, jo tie draudziņi ir paši grūtākais, kas var tevi Tik viegli var aizvilkt atpakaļ. Vesels. Tas ir baigi, 3 gadi ar ēst, tas jau labs. Tas ir tikai šodien. Tas ir tikai šodien. Vienu dienu. Es rītā varbūt lietošu, bet šodien es nelietošu. Bet vienkārši es par to termiņu, ko tu izvēl. Ka tas ir tāds, ar to var lepoties. Tas ir jau liels solis, bet tev nav bijis tā, ka vienkārši šodien gribās, es nevaru neko izdarīt. Es vienkārši pastāstīšu, kas par šodienu bija. Es vienkārši naktī pamodos, un man sapnis ir, ka es lietoju. Un es neko nevaru darīt. Vienkārši es pamostos, un man tā smaguma sajūta, un es no rīta domāju, es nekad vingrošanu netaisīšu, uz darbu es neiešu, tur es neiešu. Tā galva saka stāstīt, uz intervijas arī nebraukšu, neko es nedarīšu.
Tas notiek katru dienu, tev kaut kādas domas, nākam. Jā, viņas spēlē. Jā, un tad tu pamosties un tu domā, tas notika, un tu ķipa esi norāvies. Tas sapnī, ja? Un tu neesi aizsargāts no tā. Vienkārši, jāizdzīvo šī diena. Rītā būs savādāk, šodien ir tā. Bet tu saņēmies, gāji uz darbu? Jā, gāji uz darbu. Kā redzams, tas ir intervijā. Mēs tikai saprotu, to sportu arī ņemies, pēc komplekcijas. Jā. Jo sports arī esam labi. Sports, vesels komplekss vajadzīgs. Tur atbalsts. Ko tu dari sportā? Es zelžus. Kas tavs labākais sasniegums ir? 190 stānu vai ķēgam bija, jā. Tas bija uz vienu reizi. Jā. Man redzēt, nav nekāds, nav žurnālistas, ir tāda vējuši uzpūkšanas. Forši, ka tā kaut kāda rādītāja. Mums bija intervija un arī filmā bija tas viens varonis Dzintars. Jā, es redzēju to pirmo podcastu. Viņš brauka arī uz sacensībām, uz pasaules čempionātu veterāniem, Eiropas čempionātu veterāniem. Tāds malās, viņš daudz aktīvi veid, un tur jau spēks vajadzīgs ir. Jā, bet ar veco dzīvi ir palikuši tev kaut kādi kontakti, nezinu, piemēram, cilvēkiem cietumā vai Nē. Kāds tev kaut ko raksta, vai prasa palīdzēt? Vienīgais tas, ka ir tā, ka dažreiz eju pa ceļu, un tur kaut kāds vecais draudziņš, ar kuru mēs kopā lietojam, zagām, un viņš jau skatās uz mani. Jau skatās kaut kur pazīstams. Un viņš jau redz, ka viņš jau zina, ka varbūt es mainīju. Un viņš pat nepaiet klāt. Viņš vienkārši jau neatpazīst. Короче, esmu беспонтовый. Ar mani nevar nezamutīt uz narkotikām vai kaut ko tā. Zamutīt, tas ir kaut kā iesaistīt. Ir tā, ka kaut kādi raksta, uzraksts iziet ārā, kā tev ir sanācis. Ja? Tad es parādu, tad es parādu tās atbalsta grupas, kuras aizved, tā tālāk, vai uz ratniekiem ir cilvēki, kas arī, es ratniekos tur arī biju. Cik ratnieki tev palīdzēja? Ļoti viņi palīdzēja. Pirmajā dienā es vienkārši pēc atbrīvošanās braucu uz turieni. Ja es tā nebūtu darījis, es nezinu, kas būtu, jo es nemācēju dzīvot. Bet cik es saprotu, maz Kačuks esi. Bet tas jau pats par sevi agrāk bija rajons, kur taisnais ceļš uz iesplozījumu vietu jābrauc. Tur bez tā nevarēja. Tur praktiski viss bija to saistīt. Kāds ir bija tas teiciens par Maskačku? Maskačka sila всем могила. Ko tas latviski nozīmē? Maskačka spēks visiem kapšiem. Pārējiem kapsēm. Jā, kas ienāk zaļotnē, есть копейки. Jā, par tiem ratniekiem, respektīvi, un tad viņi tā kā motivēja tev, vai kas ir tas, kāpēc tie ratnieki tieši palīdz? Cietumā jau arī ir resocializācija, mēs pēc tam parādām, ka brīvprātīgiem nāk stāst. Bet kāpēc tie ratnieki tev palīdz? Bet pirmais pašam vajag gribēt. Tas ir pašam, ja tu pats negribēs, ne ratnieki, nekas tev nepalīdz. Iekšējais lēmums, jā, un tad tu aizies uz turieni, tad tu uzzini to informāciju, kā tur, un tu vienkārši ļaujies tam procesam, tu nepārāk saproti, kas tas ir. Tur tev uzticās, pirmais, ko tev dod, avansēt, ir uzticība. Tev pirmo reizi uzticās, tev ir telefons, tev ir veikals ir blakus, tu vari norauties, bet tu izlidos uzreiz. Tu vari slēpties, bet tur tev iemāca dzīvot, izdzīvot, kā saskarties ar šīm sociālajām problēmām, kā tur aiziet uz ekskursiju, braukt. Ja? Un pat, ja jūs teicāt, jūs braucat pie nepilngadīgajiem uz cēsim. Jā, pirmo reizi mēs ratnieki organizēja, kad es izgāju ārā, pirmo reizi es atbraucu uz cietumu ar ratniekiem. Tieši tur Ēriks bija organizējis to visu. Mēs novus spēlējām, un galda tenisu, jā. Un tas priekš manī bija atgriezties tenīs cēsu. Tas, es domāju, baigi svarīgi arī tiem jauniem džekiem, jo jūs paši esat kā nepilngadīgie bijuši ieslodzījumā. Un jūs ar savu piemēru parādāt. Manā laikā nebija tā, ka kāds būtu atbraucis.
pastāstīt, kuram ir izdevies. Bija kaut kādi orķestri, kaut kādas tautumētas, kaut kas ne tā. Bet viņi taču atpazīst to, ka tas ir īsts. Ka tas ir, jā, ka tu esi Tu esi pats izdzīvojis, tu neesi teorētiski dīvaini eksperts, bet vienkārši tu pats esi to izgājis un tu pats vari izstāstīt sev pieredzi. Tas jau vajag svarīgi. Tu cietumā nonāci nepilngadīgs, ka bija pirmo 3 reizes. Es iznācu 4 mēnešus pēc tam. 14 gados. 4 mēneši pēc tam es iebraucu atkal uz 4 mēnešiem un 16 līdz 19 gadiem. Kāpēc saka, ka tieši nepilngadīgi esot visnežēlīgākie? Tāpēc, ka viņi kopē to pieaugušo šito te un nav tormazu. Ja pieaugušais viņš var racionalizēt, saprast, ka būs kaut kādas sekas. Tur iegriež ar nāzi, tev sāp, tā. Tu pat nezini, kā tas ir. Tas ir ļoti. Tādā laikā bija. Tagad arī esot tas pats līdzīgi. Protams, te ir daudz mazāk. Es nedomāju, ka tur tā tagad ir. Cietumā, bet vispār, kad ir Origo bērni. Nē, bet viņi ir nežēlīgāk paši par sevi. Jā, nežēlīgi. Jo tas, ko tu teici, varbūt arī, ka nav tās robežas arī, un otrs, ka viņi mēģinot viens otru priekšā aizrādīt. Tu to izdarīji, es vēl krūtāk, es vēl viņam stiprāk varu iesist. Ja iedot viņam kopiju no pieaugušā cietuma, jo tas viss aizgāja, pieaugušajā cietumā tas jau beidzās 90. vai kurās tur bija kaut kādi savējie pragoni, nepragoni, ka tā nedrīkst tur laust cilvēku, tad malietkā visas tās prapiskas bija. Visi 45 dienas, tu visi to gaļu, tu esi gaļa 45 dienas, un tev viņi daudz, bet tu parādi vienmēr to vieglāko ceļu. Tagad mēs varam nesist tevi, bet tad tev ir jādara kaut kas tāds, ko tu, ar ko tu nevarēsi varbūt dzīvot nekad. Ja? Laikam, nedrīkst pat dzīvot ar kaut kādām lietām. Ja? Un tad... Man patīk, kā patīk, tā sērijā, kur bija tas uzdevums, tur jāatmiņ, kā tur bija tas... Jā. Balts, Čornēna krasnē pa ziļonam. Tas ir melnējis uz sarkanā, pa zaļo jaunu izrādīt. 5 kaifuhas, 10 fašuhas, 30 grudaki. Karoči, tev jāizņemā, ka tādā magazīnšikā jānopērk tā pareiza atbilde, tev uzsit, un tad tev pasaka. Izrādījās plāns dēļas, jau uz sarkanas Baiki jākta. Kaut ko tā domā. Pēc tam vēl no Rieškas bija jālec, karoči. No Rieškas, karoči, uz tādā brasta cietumā, tur, kur redzēja tie logi. Un uz viņa bija jāuzkāp, un ar aizsietām acīm jāienirst šitajā šahmatā skā, un tā šaha figūra, viņai jāienirst. Saprot, no turienes jālec ar aizsietām acīm. Bet tā ir olimpiāda. Tā bija olimpiāda, bet tur... Bet, kad tu sāc darīt, viņi tev paraudz. Viņi tev noķer uz tā tur, bet tev vajag arī šits, un tādā momentā tu nezini, ka tev noķers. Tev vienkārši jāpieņem ar aizsietām acīm un vienkārši jāietara, tāpēc, ka visi tam ir izgājuši. Un tu tev nevari pateikt, nē. Tev vienkārši uz karīķeļu tur un tā. Tu jau pats pišas savus to visu, ka tev vajag, tāds. Bet tas ir kaut kas arī skarbs, un izdarīt cauri, es domāju, tas paliec cilvēks kiborgs, bet tev, piemēram, es kaut kā pieķēris, vai tev nav tā, ka kaut kāda empātija vai kaut kas, kad pazūd vai kaut kas ir, tāpēc, ka tas izgājis cauri. Man kā krasa empātija, laikam, man liekas, tagad šitanīts jau tagad atgriezt. Es zinu, kā tas ir. Ja? Es domāju, empātija izjūtība. Jā, ir. Vairojās un nevis pazūd. Varbūt lietošanas laikā viņi ir pazudusi tīpaši tad, kad es izgāju un sāku durties, jo vajadzēja saprast, ka... Un tagad man tie vecākie staršie pacani, viņi uzreiz потянули, un tāpēc, ka es izgāju, un es izgāju rajonā, pateicu, я прописку прошел, там что-то, он ладно, все, давай. Tur bija subkultūra. Jā, tur runā par subkultūru. Jā. Tas ir nevis aiz restēm, bet tur rajonā. Viss taču sākās rajonā. Sētā, staršī, mladšī, tur viss tur... Sēt pret sēt kaujās, un tur visādi tur... Stahančik proti Damančika, tur, kas tur nebija tur laikā 90.
Jā, nē, es domāju, bet tā ir tāda skarba pieredze, kam tu esi izdarījis. Tur viņi parādīt raksturu, tur atkal parādīt sev tur tāds. Tas visu norūd, gan raksturu, gan spēju par sev pastāvēt. Bet jautājums, pēc savām domām, kas ir vajadzīgs līdzdzīvot cietumā? Īpašības, tāds? Es domāju, vīrišķība. Un īpaši man patika, kā tu no vienā no sērijām pateici, un es pilnībā piekrītu, jābūt tādam atklātam, godīgam cilvēkam, vienkārši pateikt, kā ir. Un cilvēki taču redz, ka tu esi fuflo, tad ir jāsaka. Tur nevar 24/7, kad tu sēdi, tur nevar Mēs atceramies, ko tu teici piekdien 14. datumā, 7 mēnešus atpakaļ, kad tu stāstīji to pašu stāstu, kuru tagad stāsti. Tagad kāpēc tu pastāstīji tā? Tu redzēji to momentu, kā viņš pateica. Un tur jau hop, jāsaka. Un tu jau tāds fuflīžniks, un tu jau jūti, ka tevi neuztver nopietni. Ja tu esi atklāts, godīgs, mēģini palīdzēt viens otram, tur tās. Es domāju, tas ir svarīgākais būt tādam atklātam, varbūt. Bet cietums tā kā palīdz izmaiņu cilvēku? Pagaidi, ja runāsim par to agrāk cietumu, kurā bija... Gan par to, gan par šito. Par šito. Jebkurā gadījumā tu nekad nebūsi tāds pats, kāds tu biji pirms tam. Pat šī cietumā, tanī cietumā. Tas maina kaut kā tevi, ja? Bet tomēr, kad tu sēdi kopā ar cilvēkiem, kas dara kaut kāds noziegums, tev visu laiku sarunas ir par to, un tu vienkārši mācies un iegūsi, un ja tev vēl ir šos, tu turpināt, mēģināt. Jā, tu daudz ko, tu taču pirms tam tu iemācies, neesi sēdējis, tu pat nezini, pēc tam tev iemāc kā broņiku taisīt. Tas ir mugursomā iesa folijas, karoči, un lai pikalkas netaisīt. Tas veikalā. Saprot, un tik daudz nianses, tu uzsūti to visu, un tad, kad tu iznāc brīvībā, ielietotās narkotikas, pārvērties par to vampīru, kurš grib visu laiku, tad tu uzreiz atceries. Tā var dabūt, Jo tur ir speciālisti, no visām jomām, tur ir augsts klases speciālisti. Kad iznāc ārā bija, cik grūti bija iedzīvoties? Tā nekas, tā pašām maskaškā, visi ir bijušie tie, cietumā, kas bijuši un tā tālāk. Tā pati vide, tikai lielāka zona. Te bija maziņa zona, bet tāda liela lakalka maskaška. Ja. Liela lakalka ar saviem čigāniem un heroīniem. Čigāni arī tikko vispārējais. Tas bija. Jā, tas kādā nav, bet tagad tas nav, jā. Bet šodienas cietums izmaina arī cilvēku? Es domāju, jā. Skatījos tas Liepājas cietums, mums ekskluzīvi arī bija paldies ieslodzījuma vietu pārvaldēm. Mēs tikām vienu no pirmajiem, tieši arī. Bet paskatīsimies, kā tur aizies. Bet izskatās diezgan tā zulīdi. Es domāju, ja tur... Kaut kur līdzīgi tās kameras kā Olēnē. Olēnē tas bijis atkarīgo centrā. Tagad tu kā brīvprātīgais brauc uz Olēni, kaut kur vēl? Ar ratniekam uz tom ceļiem. Kāda ir tā sajūta, ka tu aizbrauc... Tagad tu esi, kā saka, tagad tu vari ieiet un arī iziet, ja tas nav tikai, kad tu esi iekšā. Kāda ir tā sajūta un kādēļ tu to dari? Es nezinu, kā tagad pateikt. Tāpēc, ka man ir kaut kāds iekšējais aicinājums, nezinu. Pateikt realitāti. Pateikt realitāti, jā. Palīdzēt kādam, kas, neredz. Kaut kas svarīgāks ir par tikai mani. Es ticu Dievam, ir Dievs. Es nezinu, kaut kā viņš mani vada šodien dzīvē. Un jebkurā gadījumā esmu atmetis smēķēšanu, neizmantoju lamu vārdus. Ja? Tagad runāju. Tu vēl nevienreiz pateici. Jā, un ikdienā pat. Tas ne saviem spēkiem viss. Ja? Pa brīvu saņēmu, pa brīvu atdod. Ja? Tādā veidā. Kaut kā tā. Pastāst, tu brauc uz Olēni, kādi tie gadījumi, ko tu stāsti? Es tur kaut kā... Olēnē tur kaut ko stāstīju. Mēs ar tevīm taču tikāmies. Mēs tikāmies tieši tur, jā. Olēnē, pirmo interviju mēs tur uztaisījām. Kaut kā tur bija.
Nu, viņiem arī gribēs kaut ko zināt, kas notiek pēc tam. Ja? Tur vairāk par ratniekiem. Tad bija ratniekos, pats izgāja to sociālo rehabilitāciju un atbrauc uz viņiem. Nu, pasāstīt, kā tur ir, kā tagad, kā tur var nokļūt, atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem. Bija tā doma, ka paspēlēt tur volejbolu ar viņiem, bet kaut kā tāda nesanāca. Mēs arī par šo seriālu veidojam šo sarunu, lai kaut kas, lai pasāstītu cilvēkiem, kur kaut ko var uzlabot un tā tālāk. Pateikt, zin kā, vai vienalga, tur neko nevar izdarīt un neko nevar izdarīt, vai paliek kā ir. Laiks jau plus mīnus visu maina, gan visu sabiedrību. Tas jau ir sabiedrība, kā tu pateici, sabiedrības spogulis, tas ir pilnībā viss kā šeit. Ja mainīsies sabiedrība, mainīsies arī kaut kāda. Tiešām tas, kā resocializācija, tas strādā šobrīd, ja? Ja vairāk tas būs, notiks, un tad vajag kaut ko vietā iedot. Ja, kā tu, man liekas, vienā podkāstā teici, ko tad jūs iedod, ko tad jūs dosiet vietā? Vajag kaut ko ielikt vietā, jā. Ko tad jūs piedāvājat? Tāpēc Tu man citē pilnīgi. Jā, es pats neatceros. Paldies. Es visu atceru. Jā, labi atmiņu. Bet runājot par aizspriedumiem, godīgi sakot, arī pirms es sāku veidot šo cietumu stāstu. Es nedaudz pazinu Elmāru, pazinu. Man nejauši. Pēc tam mēs iepazināmies. Vēl pirms veidošanas procesā, un es tev iepazinu jau pirms mēs sākām filmēšanas. Andrejs pazinu, daudz vairāk Dzintari iepazināmies. Un tā, viens pie otriem aizved. Riģināls aizved atkal pie Ārņa un pie Helvijas. Neatceros, kā mēs nonāca arī kaut kā. Jo tomēr Latvija ir maza, bet tik un tā, tie aizspriedumi bija lieli. Es tur lasīju, ka būvēja jau pēc cietumu, tur vairāk nekā 100 miljoni, cik tur bija sākumā paredzēts 150, 160. Neatceros precīzi to, ka kādu cietumu mēs te dzīvojam paši, tur kā sabiedrība nabadzība, kādu vēl cietumu jābūt priekš kam. Un tad, kad tu sāc no stāstu filmēt, rādīt, stāstīt, tu saproti, ka nē, tas ir vajadzīgs, jo tā ir daļa sabiedrības. Tā ir daļa sabiedrības, kas ir, jā. Tu nevari viņus, ieslodzītos turēt kaut kādā aizgaldā, ja, un pēc tam cerēt, kad viņi iznāks normāli cilvēki. Cietumā sēž tādi paši cilvēki, ar tādu pašu ar interesēm, un tur ir savu dzīvi notiek, un arī diezgan interesanti visādi. Jautājums tāpēc, ka kādu gadījumu tev tādi interesanti, ko varētu, tādi smieklīgi gadījumi. Ir kaut kas smieklīgs cietumā, vai varbūt kaut kas? Es kaut kā tagad neatceros tieši stāvos. Labi, es tev varbūt atnāks atmiņā. Man bija tās, es sēdēju 4. korpusā. Bet 90. gados. 90. gados, jā. Mazajā kamerā, un manī bija Rubiks tāds, Alfreds Rubiks. Un tad mēs skatāmies, nāk ar karogiem, tur redzams, tur reši kaut kāda demonstrācija. Tur atbalstītāji nāc. Jā, nāc pie Rubika runāt ar mikrofonu un ar karogiem. Administrācija viņa aizved prom, un šie uzreiz ar mikrofonu saka, sveiki biedri, krīviski tas bija. Es uzreiz, sveiki, šie Alfreds mums satika, un viņi kaut ko sāk mums stāstīt kaut kādu savu tur lekciju. Es viņam saku, noziediet lūdzu šito te kaut kādu, internacionāli, jā. Viņi nozied, tad esam vēl viens dziesam. Un tad beigās, zin kā man apnika, es saku, paņemiet tikai 17. gadā, nojausties sienu un atbrīvojiet mani. Un tie gudrākie saprata, viņi satīja karaugus un aizgāja prom. Tas bija reāli. Jā, es arī tagad atcerēju par 4. korpusu. Man kaut kādā 2008. gadā es tur biju iebraucis. Man no brīvības ieslēdz, man bija lonkas un man ielika tādā, kur 4. korpus, tās divvietīgās kameras. Un, es lieku to ceļu, lai dabūtu cigaretes. Es lieku, un staigā tāds bija Полтора Ивана, Полтораха, Viņš arī žemnieks. Viņš kliedz, stoj tam, никуда не уходи. Un es domāju, stāvu ar to ceļu, uz kurien es varu aiziet. Bet viņš tā, стой там, никуда не уходи. Сейчас приду. Tas, Kā tu baigi kaut kur redzēt. Cietumā arī, neiztīti, protams, ir bez humora. Viss tā kā dzīve. Jā, tas ir labi, ja ir kontingents tāds, ar kuru tu vari pajūkot, bet nedrīkst taču visu laiku nopietni vai risināt kaut kādas problēmas. Bet es izstāstīšu arī tās melnais humors cietumā. Tur arī tādā filmā bija parādīts, ka viens puisis staigā it kā nogriezt ausis. Patiesībā tur
bija paņemts no maizes uztaisīt auss, un staigāja. Un pēc tam viņi paņem vēl sagriež to maizi un uz maizes uzcep un apēd. Un, kā citiem, kas nezina, viņi šoks, viņi domā, ka tā ir realitāte. Bet cilvēki atkal domā, ka... Bet tas jau aizgāja līdz šodienai. Es jau pats uzzīmēju savu... Bet tu vari iedomāties, ka kādam ar nogriezt auss varēs staigāt. Nevar tā būt, Viss kaut kādīgi varētu būt. Mēs, kad sākām arī seriālu taisīt, bija viena no domām arī bija braukt filmēt Latīņamerikā, un tur, kad tu sāc meklēt tos kadrus, tā ir cita kultūra. Vienkārši, bet arī tur divas bandas savā starpā cietumā saceļā, viens pret otru karo, un tur iekšā viņiem šaujam ieroči ar mačetēm, un tur tā, ka cer pilnīgi galvas nost, un vienkārši, kāpēc viņi to dara, jo vienkārši, lai vēl vairāk, nevis tāpēc, ka baigais būtu nes, bet lai nobiedētu pēc tam vēl to otru bandu, kad viņi, ka mēs esam vēl nežēlīgāk, mēs jums tur nocerīsim galvas, kājas, visu, ka tas tā ciet, un tā ir... Jā, bet tas ir cik ir 1000 kilometru no Latvijas, bet mēs jau runājam par Latviju te atkal. Bet tā kultūra, kas tepat pārsimt kilometru attālumā ir Krievija, un tā padomu laika kultūra tomēr bija šeit jau, un to nevar, un arī viss tās ieražas bija šeit padomu laikā. Valoda bija krievisks cietumos. Bet pie mums, man liekas, piesaistījās bišķiņi, tāpēc, ka mums ir it kā latvieši un ir krievi, un tas vēl radīja kaut kādu papildus spriedzi, man liekas, kaut kādā brīdī. Pat ja krieviem viņiem nebija tāda, šeit bija tas 90. gados, es atceros, tas moments bija, ka es mācījos latviešu skolā, kamēr es vēl tur, man gadi 10, 9, man vienkārši nošķēra, gans labus, un tu pat neko nevar izdarīt. Un tur bija tās ļoti liels, pēc tam vajadzēja būt ar kaut kādā bandā, teiksim, lai tikai tev nebūtu, lai tev, karoši vajadzēja iekļauties, bet tas nacionālais moments arī. Daudz varbūt nesaprot to, bet tā bija realitāte, ko mēs paši izdzīvojām, Kuru mēs paši radījām, varbūt kaut kā uzturējām. Viņa romantizējās kaut kādā momentā. Es tādā momentā atceros, ka man bija gadi 10, 11, un es sapņoju par to, ka mani kādreiz iesēdinās cietumā, un ka es varēšu būt tāpat, kā tas tur, kas braukā, Laki, tur, Klops, un visi šitie te ar tādiem, tas ir rādi, tu sēdēji tad krimināla informu, un tu sēdi un skaties, tur Čūmā, Latvija, Pravila, Boļie, 14 lēt, un tu tāds, tas... Jo tev liekas, ka viņi tas nāk, 14 cietumā nāk līdz ar to... tā romantika ir. Bet Lakijs bija pilnīgs bezpaģiešs. Mums, kad mēs jau seriāli 90. Viņš tur brauca vecrīgā iekšā, tur, kur barjera bija un tur neapstājās. Tur viss visādas ir tādas lietas. Bet viņi tādu daudz bija tādā laikā. Viņš ļoti izteiks, un viņam bija vara un nauda, un tāpēc arī, arī, un tajā laikā arī, atkal tas tev jāparāda pārējiem, ka tu esi ar kaut ko krutāks. Tāpēc, ka cietumos viss balstījās uz bailēm. Uz bailēm, tieši tā. Un tev jābūt autoritāti. Ja tu gribi sev parādīt, nevis vienkārši tur ar pistolēm kaut kur kafērīcā, bet tajā pašā sienībā. Par Jānis var pateikt, ka viņam, ka bija Lakītā mašīna, viņam viss gāja no rokas. Viņš pēc tam uzlika 3 sešinieks, tā ir kā vēlna zīme, un tad viņu nošāva. Tāds bija tas laiks, katrā gadījumā. Viņus rādīja pa televizoru un pielika to tur, ka tie ir tiešām ietekmīgi cilvēki, slavenīgi. Tas gribās, man arī liekas, krimināli ietekmīgi cilvēki. Tad jāpasēž cietumā, lai dabūtu to autoritāti. Neviens nezina, kā arī. Bet tu esi otrais no cilvēkiem, es vēl vienu paziņu tāds, agrāk tāds Saška Groms, kurš pats gribēja cietumā tikt. Viņam tā romantika, bet viņš bija draudzīgs, bet viņš pats gribēja un pats arī nokļūst cietumā. Tad viņš saka, man propisku vajag taisīt, tās. Es arī piekritu tai propiskai. Pats. Viņš saka, mēs to netaisīsim, kā viņa cienītā. Mēs to netaisīsim. Viņš saka, nē, man vajag. Iekrauties. Bet varbūt tas arī bija tā laika romantika, vai bija tas kriminālais garš. Iziet vajadzēja šitam pārbaudījumam, un tad, lai tu varētu rajonā pateikt, ka tu esi normāls, esi izgājis. Tagad laiks ir mainījies, noziedznieki un noziegumi tāpat ir. Vienkārši te ir daudz rafinētāk viss, un te ir un ekonomiski vairāk tagad nāk visu. Protams, un viltīgāk ir, un vairs arī tev tā tieši neko nepateiks, varbūt piemānīs kaut kā gudri. Jā, bet vēl tās jautājums, tā kā tu esi pabijis daudzās vietās,
aizmukšanas no cietumiem tevā pieredzē bijuši, ka kāds vai caurums izgāja vai kaut kā izmānīja. Tev nav tāda nekas atmiņā palicis. Ja? Jo cietumā lielākā daļa, kas sēž, viņi domā, kā notiek brīvība, kā aizmukt. Mūsdienās jau baigi grūti aizmukt, tāpēc, ka tur ir tās drošības sistēmas jau tagad bija pirms 2 gadiem. Kaut kur no Ulēnas kaut kāds tur bija aizbēdz, 4 no centrāla cietuma. Jā, kas ir par atam. Vai tas, kas pārlic vispār to sētu un ar salauztu kāju aizskrēja. Tas arī izdomā. Bet tomēr gribās pie māmītes. Bet tu mūk tāpatās prom. Bet arī agrāk jau arī nemaz tik daudz nemūk. Vien brīdi tur gāja. Kur tu tagad aizmuks? Nav tā kā agrāk. Tu visur video kameras, visur. Tu nekur nevarēji. Uzreiz tev klāt pie māmas, es pārbaudas stingri. Bet redzēsim, jo 6. sērijā jūs redzējāt, bija Ruslans, kurš tomēr, kā saka... Jā, viņam vajadzēja uz ratniekiem. Viņam vajadzēja uz ratniekiem? Jā, viņam vajadzēja. Viņš nemāk dzīvot to dzīvi. Kas tās narkotikas veda pār tās 20? Nē, viņš izgāja no cietuma 10 gadus. Un aizbrauc uz ārzemēm, jā? Viņam neiedeva šeit dzīvokli, viņš visu... negāja viss, tur darbā gāja sarežģījumi. Viņam vajadzēja kaut ko darīt, ja viņš būtu pats meklējis to iespēju aizbraukt, bet pašam strādāt. Bet es redzēju to papīru, kas bija viņam atnācis, un tur bija, kad viņš nāca ārā no cietuma, tur bija pirmais punkts, ka ir iespēja braukt uz ratniekiem. Tāda iespēja viņš zināja. Acīm redzot, kā tomēr... Viņš izvēlēs to vieglāko ceļu. Varbūt. Bet kā tu prognozē, ar ko tas beigsies, viņi noķers? Cik es sapratu, viņš tur dzīvo zem tilta, 1 + -2 ablava. Viņa noķers par kaut ko tur un deportēs uz šejienu, sēdēs centrāla cietumā. Laikam tu filmēsi 2. sezonu. Redzēsim, jā. Jo interesanti arī, kad runājot par 2. sezonu, vai par turpinājumu, katrā gadījumā ir atkal, mēs jau vienā no sarunām to pieminējām, reģionāli stāstīja, ka tas Raimonds arī, kurš ar Bārdu bija tāds, un arī kurš teica, ka cietumā vairs negrib nekad nonākt vairāk, un ka viss ir labi. Bet mēs saprātās, ka Somija 20 kg. Somija 20 kg, jā, un ir noķers Francijā, un tagad tur ir cietumā. Tas ar Bārdu? Jā. Tā kā ātri? Jā, tas ātri notiek, un tā kā redz laikam, ka tomēr kaut kas saista, ja tas viegla nauda, kaut kā, vai grūti atrast to. Vai tagad tu teici, ir vieglāk peldēt pa straumi. Nevis tagad tu to dari, kad iet un cīnīties. Jāstrādā. Jāmaina pilnībā viss domāšanas veids. Tas jāstrādā, un tas ir ļoti grūti atteikties no sevis. Celties no rītiem, strādāt un... Ieradumu. Bet tev tas, saprot, augstākais spēks palīdz. Palīdz augstākais spēks, Dievs. Paldies Dievam, jā. Paldies Dievam par visu. Slavu Dievam, tieši tā. Jo katram jāatrod tas savs spēks, tā motivācija, jo tā kā pareizi Elmars, ir viegli tā rutīnā ieiet, tos ieradumos, bet visgrūtākā cīņa, tā jau saka, ir pašam ar sevi, jā, jo tu vari viegli iziet kā... Tur sapņos, tev pilnīgi sapņos gribās, bet tev jābūt raksturam, lai tu tomēr... Pat zemapziņā tev tas... Bet tu nepaļaujies tam, nepaļaujies tai straumē, jā, un cīnies pretī savu smēķi. Bet jā, atkarība ir, taču neviens jau nesaprot, kas tā atkarība ir. Problēma jau sākās pirms tās lietošanas. Tā atkarība ir jūtu slimība. Tev kaut kad ir saslimušas tās jūtas, kādreiz tev kāds ir traumējis iekšā. Un tas iekšējais caurums, kuru tu gribi aizpildīt ar tām alkoholu vai narkotikām vai azartspēlēm, tur ir tā problēma. Tā nī caurumā nevis... Cilvēks aiziet no realitātes. Jā, vienkārši noņemties. Tad jau tas arī izveido to atkarību, to dopamīnu, un tad jau tas jau aiziet ķīmiski. Ne tikai... Tad jautājums tev, tagad tu esi jau labu laiku brīvībā. Tev patīk dzīvot? Kā tu kaifot? Kas tev patīk dzīvot? Kas, piemēram? Augstuma peldes man patīk. Es staigāju svētdienās. Tagad beidzās tā sezona. Mēs uz Lūsavu salu. Tā ir tas ceļu. Tu esi Lietuvā, bija Igaunijā, bija kaut kāda... Ko tu darīji tur? Igaunijā mēs braucām uz Pjukķic, uz to klosteri. Tur vispār tāds mieru. Bet ielītenī tur... Jā. Tur 4 grādus visu laiku tā būdiņa tāda. Super. Karuši viss kaut kādas jaunas tādas
lietas, kuras agrāk nebija redzējis. Jo... Cik es saprotu, tev dzīve intensīvi. Visu laiku katru dienu kaut kas. Šodien kaut kāda intervija, tas sanāk ar... Jā, darbs, intervija, pēc tam kaut kas vēl. Jā, paldies, vīri. Es domāju, šo Helviju sarunu mēs arī pieliksim punktu. Pirmā sezona dzīvē žoga ir iznākusi. Vēlreiz var ieiet GO3, kam ir interesi noskatīties. Paldies, Helvija. Paldies arī visiem. Paldies arī visiem varoņiem, kas uzticējās mums, kas stāstīja savus stāstus, kas nenobijās, kas ir gatavi varbūt iet arī pret sabiedrības aizspriedumiem un būt atklāti, godīgi. Un man liekas, ka tas ir jānovērtē. Tas ir jānovērtē. Jā, paldies arī skatītājiem. Es ceru, ka noskatījās. Noskatīsies. Vai noskatīsies. Paldies. Paldies, vīri. Čau. Dzēšanos. Jo tik ļoti Dievs pasauli